Labdien! Turpinam apskatīt bezu teoremas pielietojumu. Un šoreiz apskatīsim tādu uzdevumu, kur mums vajag noteikt parametra a vērtību, lai x-1 būtu dota polinoma reizinātājs. Tev vajag zināt, ka ja x-1 ir polinoma reizinātājs, tad šis polinoms dalas ar savu reizinātāju bez atlikuma. Ko tas nozīmē, ja polinoms dalas bez atlikuma? Tas nozīmē, ka atlikums ir vienāds ar 0. Un to mēs tagad izmantosim. Jau mēs zinām, ka aprēķināt atlikumu polinomam izmantojot bezu teorēmu. Tātad, lai to mēs varētu aprēķināt, mums vajag x vietā ievietot skaitli 1. Ievietojam x vietā skaitli 1 un aprēķinam izteiksmes vērtību. Vienkāršojam. Tātad, ja x1, tad polinoma vērtība ir 7 plus a. Uzdevums ir noteikt parametra a vērtību, lai x-1 būtu dota polinoma reizinātājs. Mēs jau atkārtojam, ka, ja tas ir reizinājums, tad viņš dalas ar dotais polinoms dalas ar x-a bez atlikuma. Tātad atlikumam jābūt vienādam ar 0. Pielīdzinām mūsu atlikumu 0. Un mums sanāk, ka ja a ir vienāds ar -7, tad x-1 ir dota polinoma reizinātājs. Apskatīsim līdzīgo uzdevumu. Paņemsim citu polinomu. Un atkal uzdevums ir līdzīgs. Mums vajag noteikt koeficienta a vērtību, lai x-1 būtu dota polinoma reizinātājs. Tātad, lai x-1 mums ir dota polinoma reizinātājs. Tas nozīmē, ka mūsu polinoms dalas ar x-1 bez atlikuma. Tātad, mūsu atlikums būs vienāds ar 0. Nu, aprēķināsim atlikumu. Tātad, lai noteikti atlikumu pielietojam bezu teorēmu un aprēķinām dota polinoma vērtību, ja x vietā liksim 1, tad mums sanāk vienkāršojam. Un lai x-1 būtu dota polinoma reizinātājs, atlikumam jābūt 0. Tad pielīdzinām mūsu atlikumu 0, tad r vietā rakstam doto izteiksmi. Izmantojot vieta teorēmu, mēs varam atrast ātri saknes. Tātad a1 ir 3 un a2 ir -2. Un tātad mūsu atbilde. Ja a vērtība ir 3 un a vērtība ir